Šie te namiņi it kā no nekurienes ir izauguši, vai ne tādi, un tāds tīklojums pa visu Vidzemi, īpaši šeit, var teikt, ziemeļos, centrālā daļā vairāk, un tiešām, var teikt, no šīm vienkāršām lauku mājām ārkārtīgi tādi skaisti, svēti, stipri, gudri cilvēki latvieši veidojās, un kāds vācu mācītājs tā jokojot vai kaut kā tā vīpsnājot, nosauc, ka tā zemnieka aristokrātija ir, vai ne, un kas arī īstenībā ir, ka latviešiem ir šī stāja, kas, manuprāt, varbūt tās tur atkal var skatīties, vai viņa zūd vai nezūd, bet tieši tāda cēla stāja, kā cēli tikumi, un tas, var teikt, šis ir tā spēka vieta, tā avota vieta, kas to ir veidojusi. Un vēl tālāk, kad viņi mīlestībā ir veidoti, jo tagad mēs cik te atjaunots tā, bet tad tās detaļas, kaut kādas sīkdetaļas bija, visi nesuši kopā, kas ir, vai ne, un tad laiduši kopā, un sanāca vīri uzcirt, ka, teiksim, 2 mēnešos vai šādu te namu, un viņš stāvēja 100 gadus ar milzīgu svētību, kalpoja cilvēkiem. Ja palas kaut vai kaut skalba vai kaudzīte raksta ar kādu svētbijību, attiecās pret šiem te namiem, pret šo kustību, tad kur tas ir palicis? Vienkārši elementāri mēs aizmirsuši, pazaudējuši to esam, un tad brīnamies, ka mums tik kaut kā slikti iet un bēdīgi attīstamies, vai taisni otrādi neattīstamies, kaut kā tā. Un no kurienes ir tas galvenais atbalsts? Starptautiskā kustība? Var teikt, mums viņa ir tieši kā kustība ir, bez kaut kādām ļoti arī smagām kaut kādām, teiksim, statūta vai juridiskām formām, vai ne, tā ir sadraudzība. Arī to mēs nākam vienkārši kopā. Tas, ko esam sapratuši, galvenais, lai cilvēki saprotās, tad viss ir kārtībā, un ja viņi nesaprotās, tad nekāda likuma tur, kā saka, nenoturēs viņus kaut kādā rāmī. Un tad šī te kustība arī uzņēmām ar, var teikt, Eiropas brāļu draudzes kontakts, tad viņi, kā saka, brauc, skatījās, kas pie mums notiekās. Un, atzina, ka mēs esam, kā saka, brāļu draudzi un esam tie, kas turpinam šo te seno darbu šeit, var teikt, Latvijā. Un 2006. gada 14. jūnijā mūs ar to Eiropas sinodas balsojumu Noivīdā, tas pie Reinas, uzņēma kā provinces sastāvdaļa, kā viņiem saucās diaspora, tā kā diaspora. Kaut kas līdzīgs arī, kas vēsturiski 19. gadsimtā ir bijis. Un tad, kaut kādas atsevišķas, kaut kādas, teiksim, projektus, var teikt, atbalsta, jo tieši riņģiem ir no Stokholmas brāļu draudzes. Viņi palīdzēja jumtam naudu, ziedoja, un materiāliem priekš logiem, kas 13 logi te ir ielikti, bet tas darbs ir tas no mūsu vīriem, vai ne, tā kā mēs, tā un tādā veidā, tāda mums tā sadraudzība un sadarbība. Atstājām vaļā. Kā, tev izdevās? Kad es šeit atbraucu, tad tas pirmais iespējas bija tās pirmās emocijas, kas šeit ienāca, mani šī te vide uzrunāja. Un nākamais bija cilvēki paši, viņu attieksme. Un tas, ko es piedzīvoju, tā bija tā mīlestība, kas mani uzņēma. Un tad arī šeit raisoties tām sarunām, teikšu tā godīgi pie tējas galda, tad man daudz ko nācās braucot mājā pārdomāt. Bet vai ar baznīcu vien nepietiek? Šodien nav tā vācu baznīca. Brāļu draudzes un baznīca, vai tas ir kaut kas drusciņi pretīm vai papildina? Es teikšu tā, baznīca tā ir vajadzīga, bet tur es redzu to, kā pietrūks tieši baznīcai. Baznīcai pietrūks šīs sadraudzības, pietrūks šīs kopības, brāļu un māsu attiecībās. Baznīcā to aiziet šo dievkalpojumu, piedzīvo, šo kopību ar kungu. Bet nav šīs sadraudzības brāļu māsu starpā. Ieiet jebkurā Latvijas baznīcā, un jūs redzēsiet, ka latviešu cilvēki ir augsti. Kā beidzas dievkalpojums, tā pa durvīm ir laukā un projām. Tur nav ar ko parunāties. Ar šeit latviešiem ir vajadzīga šī
sirds dziedināšana savā starpā. Ja es varu izrunāties ar brāli, kaut kas man sāp, tad es šeit saņemtu šo atbrīvošanu. Tā ir tā atšķirība. Vai ir tā sajūta, ka brāļu draugu kustība varētu būt tas, kas arī šodien izglābi un paceļ Latviju, tagad tas bija 18. gadsimtā, 19. Man tam gribētos ticēt, bet tomēr ir vēl jautājums, man pašam iekšējs jautājums. Vai tiešām viņi ir gatavi to darīt? Bet droši vien ir jāatrod tās lietas, kas ir atšķirīgas, jo laiks ir cits un jānotver tas pamats, bet jāsaprot arī, ko vajag darīt savādāk. Tieši tāpēc arī man nav šīs te atbildes, vai brāļu draudz kā tāda ir gatava šobrīd uzņemties kaut kādu atbildību, kaut ko darīt, lai kaut kas būtu. Jā. Bet katrā ziņā es domāju, ka tas solis, jau, ko brāļu draudz šodien ir spērs, es domāju, ka tie ir pirmie, kā lai saka, ja mēs liekam graudu zemē, jā, tad zemnieks gaida, kad šis grauds dos asnu, jā, no zemes un kas veidosies tālāk. Un es domāju, ka tieši šis grauds brāļu draudzē ir Latvijā likts. Un es domāju, ka brāļu draudz arī šobrīd ir šajā stāvoklī kā zemnieks, kas gaida, kas būs tālāk. Ja no šī te graudiņa šis asnis zaļais pacels galviņu ārā, tad tas nozīmē, ka kaut kas būs. Es vairāk skatos ar tādu cerību šobrīd uz to visu.